kampaņu statusi un kampaņu tā kā izvērtēšana, saprašana, kādā statusā katra viņa atrodas, ir veicama šeit kampaņas sadaļām. Un tas vienkāršākais veids, kā saprast, kas notiek, ir, jo īpaši tad, kad ir saveidots, 20 un vairāk kampaņas, ir pirmkārt jau meklēt konkrēto kampaņu, kas jums interesē pēc kaut kādiem noteiktiem vārdiem, vai tas ir kaut kāds tests, varbūt tas ir mēdīju nosaukums, kuru jūs vienkārši zināt, kampaņā bija iekļauts, varbūt tas ir veids, kā ātri atrast, vai kaut kāds kampaņas nosaukums. Te uzreiz atlasās. Un otrs veids ir skatīties pēc statusiem, un te var tātad uzreiz kreisajā pusē nospiest un atlasīt atsevišķi visas tās kampaņas, kuras ir iesāktā statusā. Un te jāsaprot arī tas, ka ja šajā kampaņā būs 5 mēdīji, kas ir saplānoti, un viens no tiem būs iesniegts, bet pārējie būs iesākti, vai arī būs kaut viens, kas ir iesākts, tad kampaņa joprojām būs iesāktā statusā. Tikai tad, kad pilnīgi visi mēdīji, kas ir ieplānoti, būs arī iesniegti, tad viņa mainīs status uz iesniegtu. Šajā gadījumā kampaņas status iesniegt tad nav neviena, bet ir kampaņa, kur ir apstiprinātās, tas nozīmē, ka viņa bija iesniegta un mēdījis viņu apstiprināja. Un aktīva kampaņa ir tajā brīdī, kad viņi ir iesniegti mēdījiem, mēdījis apstiprina, jūs pievienojat materiālus, un materiāli sāk reāli jau rādīties portālā. Un, kad savācās pirmie 100 skatījumi, tā uzreiz viņi automātiski pārlūdz uz status aktīvus. Beigušās tās visas kampaņas, kas ir beigušās un atzīmētas ir gadījumā, un mēs tad varam uztaisīt vienu atzīmēt šeit zvaigznīti, ja kaut kas ļoti svarīgs un jāatcerās par šo kampaņas, vienmēr pēc tam viņi atradīs šeit pie atzīmētām. Un tā var navigēt un ātri atrast, kas ir nepieciešams.